Šajā epizodē Denis neņem no apakšas, Francim nav mati, zelts ar gaļu un sudrabs iesildās. Ko tu darīsi šodien? Es šodien griezīšu Francim frizūru jaunu. Jā, man būs jauna fričiem. Tāpēc tu paņem keponu uzreiz, jā? Ja būs slikti, tad viņš uzvilks keponu. Inspiration, lūdzu. Šī tāds mums ir inspo, jā? Tev tik daudz mati, Franci, es nevaru. Nu beidz! Tas nevar būt sāpīgi. Šodien uztaisīju treniņu, aizbraucu uz Pirti. Pirts numur 1 pasūtīju šašliku. Groši, kamēr gaidīju, izrudījos ārā. Es tāds pamūžos pēkšņi tāds, skatos paiku priekšā. Bļev, šitā zēbis. Nu šāds tā? Nu labi, viņi ataugs 3 mēneši. Tu esi pirmais, tev uzdosim jautājumu. Cik pasaulē ir okeāni? Prāts, 7 okeāni, 6 vai 7, ne 5. Varētu tā būt. Varētu tā būt. 7 okeāni, man liekas. Nē, būs. 6. Nebūs. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Northern Ocean, Indian Ocean. Vēl viena iespēja. Nu labi, 5 vari nosaukt. Tā un pats pēdējais mums patīk. Pēdējais, ko visi nezina, aizmirst vienmēr beigās. Jā, par to, ka uzmanēja, ka 5 viens ir vieglāk dabūt vēl vienu, ja nosaukt. Tā, nu. Klusais. Indijas, Okay. Atlantijas. Okay. Jums pienāks viens. Paldies, paldies jums liels. Būsiet veselīgi. Paldies. Tad Ziemeļu ledus. Sagāja. Visiem pa dzērienam, visiem tie. Cik ir 2 plus 3? 5. Pareizi, vecīgi, pareizi. Tev iespēja. Sveiki! Sakiet, skolotāji var uzdot jautājumu? Pirmais jautājums. Kad skolotāja dzimšanas dienu, zini? Sēdies viens. Vai tu zini, cik ir pasaulē kontinenti? 6. Vai tu vari nosaukt vismaz 4 no viņiem? Eirāzija, Afrika, Ziemeļamerika, Dienvidamerika, Austrālija, Antarktida. Jā, nu ir visi 6, lūdzu. Paldies! Nākamais jautājums. Vēl viens skolotāja jautājums arī pirms mēs aizējam. Cik ir 1 plus 4? 5. Jums arī pienākas 1. Paldies liels! Čau visiem! Cik ir 2 plus 2? 4. Ir labs, sagāja. Opā, sagāja, Džeks. Cik tev gadi? 18. Pareizi. Cik ir 2 plus 7? 2 plus 7, 9. Minus 3? Pagaid, 3. Vajadzēja paturpināt mazliet. Vai tu vari nosaukt visas Latvijas novadus? Zemgale, Latgale, Vidzeme un Kurzeme. Ideāli. Tev. Vai tu vari nosaukt 5 Latvijas lielākās pilsētas? Latvija, Lielākās pilsētas Latvijā 5. Rīga, Ventspils, Daugavpils, Liepāja. Liepāja aizgāja. Ir. Cik ir? Cik ir? Daudz. Kā 20 vismaz. Kas tieši ir 20 vismaz? Lucky Punch. Sajies, sagāja. Klausies, jau dzirdi? Bet tu vari pateikt, kuri to te? Tur. Nē, bet vai tu vari pateikt, kuri to te? 3. stāvā. Sapratu. Pateikt, kuri to te tu vari? Labs jautājums, ja godīgi. Vienkārši pasaki, kuri to te un viss. Tolota ir pa kreisi. Nē, bet tu vari pateikt, kuri to te? Kur ir tolota? Ok, paldies, vecīt. Tev arī viens. Tā, papila. Sākas 2. Man telefons ir izslēdzies. Nu, ejam iekšā. Tā, nu ko, sekojiet mums. Ejam iekšā nezināmajā. Steika barons ir ieradies. Čau. Pasties, kas pat tačkā viņa. Steikas pārdot Latvijā nav nemaz tik slikti. Čau. Širo es iesauku par steiku zinātnieku. Viņš zina visu par steikiem. Dārgākā filē pasaulē. Japānas A5 Wagyu. Cik maksā šitais? Nu, tā standartā restorāna cena varētu būt Latvijā ap 1000–1500 eiro par kilogramu. Tas gumijas smird, ne? Mējam iekšā parādi, kas tev tur ir, ko mēs tur darīsim. Runāsim par steikiem un kaut ko mācīsimies arī uzcept parādīt.
Čau vlogam! Mēs esam pie gaļas magnātiem ieradušies. Pateicoties šiem cilvēkiem, Latvija ēd labu gaļu. Ne tikai Latvija, arī Baltija ēd labu gaļu. Kļūdījos. Baltija. Drīz arī pasaule varbūt. Plāns ir tāds, ka es ņemu grilu, apmācu šos puišus, Robis uz planšu tur palīdzēs tās sagatavot. Krīvēns teicis uz 12. Yes, sir. Super, tieši laikā. Varam aiziet, tad visi 4 uz vietu apskatīties. Kurina to? Es tev pēc šitā te mūsu meetup, ka bija, es pirmdienā nenormāli apdedzināju roku. Es tev neteiku, tu steiks cep. Jā, pasties, bē. Man uzšļācās. Es skatījos, cik man labs steiks sanāca, viņš man no tās lāpstiņas tā pļēk pannā un lielo tauku uz rokas. Tieši vēl es jau to striploinu cepu un es to maliņu sāku. Man pilna panna piekūst ar taukiem un koroči notizlojas normāli. Izmantojiet knaiblītes. Jā, stanziņas, jā, tak. Jo es tur tie sūdi, ka daudz, kad cer to gaļu, to termetru, teiksim, bāzi iekšā gaļā, un tad nevar saprast, kur ir vidus, un daudz jau dar, viņi skatās, un tā, tu vari traumas arī būt, tāpēc vislabāk gaļai likt no sāniem, to ielocīt, jo sānos arī gaļas šķiedra izraujās ciet. Tev nepaliek caurums un netecēs ārā tā gaļas sula, mioglobīns, to, ko sauc pa asinību daudz. Jā, tie, kas neko nesaprot. Jā, steikā nav ne grama asiņu. Neesam mēs vampīri, lai kā mums gribētos. Čau, vēnieks! Čau, vēnieks! Jānis, prieks iepazīties. Čau. Nu, čau. Šitās pirmdienas ir vislabākās. Tieši brauc šajiem, man izlasa... Paldies. Man izlasa notifikācija gaļas cepšana ar skatu baložos. Yes. Perfekt. Skaties uz man traumu. Apdedzinājies. Jā, steiks cepot. Nu, tāpēc šodien jāiemācās. Jā. Mēs neapdedzinātos. Jā. Prieks. Vēl 2 Jāņi jāievēlas vēlēs. Kaut man nekad nebūtu diena bez steika. Cik tu sen esi gaļas ēšanas procesā? Tagad es 2 gadus atkal ēdu. Iedomājies, kā man bija. Es biju 8 gadus peskutārietis. Es ēdu zīves ļoti daudz, vai ne? Tas ir peskutārietis? Peskutārietis, tas skaitās. Es biju 8 gadus. Tad pirms 2 gadiem es atsāku ēst gaļu. Karoči, iedomājies, es pirmo reizi apzinātā vecumā tādā, ka man 33, es uzēdu steiku, es nekad dzīvē nebiju ēdis steiku. Pirmo reizi, ka tu jau esi nobriedis, saproti garšas visu, un tad īsti nav atpakaļ ceļa vairāk. Tā kā, tas tagad heroīns. Tas tagad heroīns, es tagad, varbūt pat labāk. Es nezinu, varētu būt labāk. Ieguvumi nav vairāk. atpadu vismaz. Un tagad esmu tā kā no peskutāri, esmu aizgājis to, ka es pats cepu steikus mājās vismaz 2 reizes nedēļā. Baigi patīk tas viss, un ļoti ceru, ka mēs kaut ko labu šeit uzcepsim. Steiku saka tā kā ar pirmo mīlestību ir, ja tev ar pirmo nesagāja, tad jau pēc tam otrai ir grūti uzticēties. Ja tev ar otrā vēl šitā piečakarē, pieejai, tad jau tu trešo meklē tādu vieglākas uzvedības, un tagad tev visas 4 ir piečakarējušas, tad tu zivtiņu labāk uzēd varbūt. Bet ar steiku ir ļoti līdzīgi, tāpēc laba steika ir jāatrod tas labais steiks un jāēd laba gaļa. Un tā, kad tu pierod pie labas gaļas, tā arī saka, tad normāli tāda atkarība viņa rodās. Pirmajam steikam ir jābūt labam, jo pirmais steiks ir sūdīgs, man liekas, tur arī var nebūt atpakaļ ceļa. Tas ir tas grūtākais šajā nozarē steiku pagatavot, ievērojot dažas labas lietas, ko mēs jums šodien parādīsim, padalīsimies ar pieredzi. Pats tas grūtākais ir pārliecināt mūsu viesi, pārliecināt gala patērētāju, ka tu ēdīsi labu steiku. Ja? Un tas ir, jo tā iepriekšējā pieredze ļoti dod pa nervu un steiks nav lētākais. Līdzīgi kā manai muterē, viņai iespējas ar pa steikiem, ka steiks ir jāžļembā, ka steiks ir sīksts. Jēls? Nē, jo labs steiks jau pat jēls tā mutē kļūst. Tā ir taisnība, jā. Bet tu aizies kaut kādu vietējo kapužņiku, paņem steiku, un tas steiks tevi tā kā armijas zābakam zola. Vecīgi, man tieši tikko šitā bija. Es tā kā gribēju naudu prasīt atpakaļ. Es neteikšu, kurā vietā, jo kopumā man tā vieta patīk. Ir jau pavaudījis kaut ko. Jā, tā vieta kopumā man patīk, bet, kroči, es paņēmu steiku. Pirmkārt, viņš maksāja 40 eiro. Jā, es neatceros, kas tur bija rakstīts. Lielopa steiks. Nē, vietā, kur ir rakstīts lielopa steiks, tāpēc tik daudz restorānos tu atver ēdienkarti, un tur ir lielopa steiks. Es prasīju viesmīli. Jā, un es prasīju viesmīli, nu kā tev ir 2 steiki, abi 2 lielopi, par ko viņi atšķirās. Viņš uz mani sadusmojās, aizskrēja uz virtuvi, atskrēja atpakaļ un saka, kas tu nesaproti, viens ir ar taukiem, viens bez. Es saku, tad lūdzu man briež burgerīt šodien.
Jā, tā. Es varēšu beidzot fleksēt visiem saviem draugiem, ka es esmu vairāk. No veģetārieša es būšu tas, kas visvairāk saprot par gaļu un steikiem beigās. Tādā ziņā, ka tu esi pirms tam bijis on the dark side. Jā. Tas padara šo visu īpašu. Tas ir vēl interesanti. Tāpēc arī tu biji pirmais, kas man vispār ienāca prātā. Es domāju, ko lai pasauc uz šito epizodu? Es domāju, es nezināju, ka tēt gaļa atkal. Jā, es domāju, kā es tagad nevaru fucking beigt, bļēt, tā kā es mīlu steiku, es fucking dievinu, tas man vienkārši izšāvis korķus. Nu tad, dārgie YouTube skatītāji, visu to par un ap steikiem, kā mums gāja, kā ir būt vegānam un atgriezties pie steikiem. Es neesmu bijis vegāns nekad. Nekad neesmu bijis vegāns. Peskatārietis, jā? Jā, tur spēcīgi. Peskatārietis, jā. Skatieties, Lucky Punch TV YouTube epizodē pasaules dārgākā gaļa. Labākā. Šeit pat Baložos. Kur nav jāmeklē. Un baložas mēs neēdam. Snus TV. Tā, nu ko, atbraucām pie manā pareizi. Viņa nosauka būs laikam galvenais skatuves menedžers, cilvēks, kas man palīdz izveidot šovu priekš jums. Cik es saprotu, kaut ko mums jau būs iespēja noskatīties no malas. Nesmējieties, manam skatuves menedžerim ir 41 gads, bet viņš izskatās pēc 17-gadīga čaļa, bet tā notiek. Es labi saglabājies vai kas, bet nevajag uzreiz teikt muļķības. Čau. Tas saucās, man palika 31. Mēs nevaram uz mēlu naudu kaut ko krāsainu. Labi, to man pateiks, jā, vajadzēs tā darīsim, mēs jau huļpaļaši. Tev būs trepas, kas uzved tevi uz vidējās. Bet viņi neredz šeit, ka es kāpju, viņi redz jau pie augšas. Pie augšas, jā. Vai tas ir labs. Dedzinam klāt, kaut kāds ugunis var nozapsnīt vai kaut kas, vai iepriekš kā es degu. Un šeit es kāpju pa trepēm jau. Bām! Kas ir, negrib gammas bauda? Tas, ko šeit ir līnija ar liesmām, kuras es no pultas vienkārši piededzinu un deg jumts. Un tu tajā dziesmā nedrīkst sēdēt uz malas. Ja ne, es tev dirs piededzināšu. Tas ir tā. Lai nav tā, ka es, tiesa tā ir un uz jeb baļniekā. Viņi jau pēc 7. dziesmas ir galkām projām. Ai, palādījums, kā mēs ejam soli augstāk. Ai. Riekā tiekamies 18. aprīlī Palādījuma Rīga koncerta programmā Plejādes. Nākat un skatāties, ko ta beigās mēs būsim izveidojuši. Un šajā dienā būs milzīgs paziņojums. Mēs strādājam un strādāsim, lai sasniegtu visaugstāko līmeni un tālāk domājot paši. Tā kā daram to jums, daram to mums. Bučas, tiekās vēlāk. Ar katru griezienu aizvien mazāk un mazāk seks priekš maniem. Bļād! Ko tu bļād? Bļād, dīts! Nu, bet es nogriezīšu. Bet tu pats prasīji. Atstāj, bļād! Es gribu mājās. Nu, kas? Viss kārtībā. Kāpēc tad tu bļādi? Bļād! Bet labi, viss tas pieaudzis izskaties reāli, tas ir žastīs. Nu, bet... Žileti pāriet pāri vēl. Man šodien randiņš ir tikot 8. Nu, pēc 2 glāzēm. Pēc 8 viss atpakaļ. Vienalga. Savā krāsmieku galvenā. Tā ir vaļā, grēdīsies. Saņemās. Apgribināju. Vai. Ideātais tikmēr. To jābūt, jā? 45 līdz 48. Rektus perfekti. Puiši. Bet tā bija meitene var. Smuku nevar uz. Jā, nu salikt pārējās. Sorry, man nenogriezt viņam nagiem. Tikko. Es... Tastīs? Tūlītām. Es? Jā. Jā, tika pagatavot medium rare. Super. Un, jā.
lieta, bet man pateica, ka dielies. Es domāju, labāk bišķīt, jā? Tā nu lūdzu, Japānas filē. Restorāna cena varētu būt Latvijā 1000–1500 eiro par kilogramu. Nu, neviens cits kā Kobes lielopa filē, ko mēs pirms tam rādījām, kur mums ir certifikāti, ja? Kur vēl baudīt šito salbiju steiku, ja ne mītmī, nu tad baudām kaut ko daudz krutāku nekā salbītu. Mēs uztaisījām Kobes lielopu ar vagju un ar zeltu pārklāt visu. Tas patiešām ir 24 karāta zelts. Tās nav butiforija, tā kā baudām. No. Es mīlu steiku. Crazy, vienkārši superīgi. Jānis, katru nedēļu jāiet ēst mums, ne? Nereāli. Šāds nots. Pilnīgi saskrējis. Es esmu 2 reizes paēdis, jo vienreiz epizodu filmējot, vienreiz pēc, un tagad man ir vēl sālais krem brulē, tā ir bīt. Paldies vēlreiz. Jā, Vēlreiz. Atbalstam Rekuru Ārču. Izrādās viņš no G-Town ir. Mane. G-Town reprezent. Nākat pie mums uz steikiem. Labākiem steikiem Latvijā un atbalsta labāko MMA cīksotni Latvijā. Un dzeram Lucky Punch. Давай pasīs poguli. Nu, blēs, nagi. Давай, Nu, paigi. Tu nebaidies boksēties, bet tu baidies Nu, blēs, nu dīrsa! Iesim noskaidrot, kāda ir cilvēka šī vakara apņemšanās. Paslīdēt pa kāpnēm. Kāds nokritīs no letes. Pazaudāt dokumentus. Laimēt loterijā. Pilnīgi piedzerties, noķert blackoutu. Īstenībā nē, izšķirties. Atvainojos. Tātad esam 72. vidusskolā, vērtēsim Popielas dalībniekus, skatīsimies, kurš būs labākais. Varbūt kāds nomušīs kādu no mūsu dziesmām, cerams, ka nē. Un visi tiks pie balvām no Lucky Punch. Visi. Leo! Jau! Ko tu domā par Gamas balvu? Nu ko, Džeki, esat gatavi vērtēt, atrast nākamās zvaigznes? Jā. Renāta un Lana pārstāv Lucky Punch Energy Drink. Un vēl Denis un Sudros. Normāli, nu, mums nosauca, jā, visi uzreiz apklus. Skolotājs vai students? Skolotājs. Nopietni? Ok. Atkārtot! Dana teica, ka viņa jūt, ka šitas būs jaudīgi. Galvenais, ka tā meitene arī izskatās pēc tā čoka, kas dzied Eirovīzijā, ne? Espresso macchiato. I'm loving it. Šito vajag saglabāt savās playlistēs Spotify obligāti. Esmu iedvesmojies savam palāģikam. 11 un 12. Kad es skolā mācījos un citi vērtēja klases biedri man atzīm, nu, Denisam, te 3, 4. Mēs tā nedarīsim. Nu tas nebija, tā visiem 12. Maksimums tas esot. Laba dziesma. Šitā man patīk. She's like so whatever. Un ļoti radoši. Redzams, ka 11 un 12. Man tāda aizdoma, ka nākamā komanda būs 12. Kādi spēcefekti? Ar gaismām? Labs bija? Jā. Man arī tā liekas. Liekam 12. Jā.
Paldies, asistenti. Jā. Čālis Truhanos. Liekam 12. Jā, varētu. Tā, kur ir? Tā, hop. Hop, 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 hop. Visi dabūj. Šitas paliek man. Salveti dabujām? Ja dienas pavada kā karuselī, tas iet uz augšu un uz leju. Mana mīla depresija aicina uz deju katru pavasarī, to satiek ar balsēju. Pasmaid pretī un tālu ej, dienas pavada kā karuselī, tas iet uz augšu un uz leju. Mana mīla depresija aicina uz deju katru pavasarī, to satiek ar balsēju. Pasmaid pretī un tālu ej. Mums nav problēma, brāl, tikai risinājumi. To man atgādina dī, mums šeit visu vajag pārņemt. Redzi mani ārā un manus cilvēks pie sāniem. Pēc mums tikai putekļi paliek. Pāris raund ar džekiem, manus dēmons pa būriem saliek. Un tad tev mazāk būs brīst pa sūdiem maniem. Muzons kā no skyline līdz drūmiem namiem. Mēs pasakamies visiem faniem. Tas, kas nāk no manas mutes, tam ir spēks, it kā būtu es pravietis. Neticēt ir grēks, tāpēc viss mums sajiet. Vajag pacelt tostu, svēto ūdeni saliet. Ja tu esi underdog, tad ar tevi es palieku. Pacelt glāzi par to, kas apcelt sniegt, bet nepārdzīvojot uz viņu par... Jūs esat šodien tikuši mums pašā sirsniņā iekšā. Paldies jums liels! Dāvina mums, jūs komentēja mūsu Lucky Punch cepurītes. Jā, paldies! Viņam nav vecuma ierobežojumu jākās. Nu ko, super, atgriezāmies apakaļ pamatskolā. Kad es 6. klasē repoju aizzilais karbunkuli. Pirmais repčiks. Super, baigi labi. Jaunieši starā. Sanāca atvest mūsu jauno dzērienu, kuram beidzot nepiekasās, kurš jebkurai vecuma grupai. Un forši pabaudījām pasākumu. Tā kā paldies. Sekojot līdzi Bučus Lucky Punch. Iesim noskaidrot, kā cilvēki pieliet savām skolotājiem, lai dabūtu labāku atzīmi. What the fuck? Gribu dzērienu, ja nē, braucam pie manis iedzert. Ja man vajag, tad sanāk pie maniem, šis pagaidām nav pie maniem vēl atnācis. Čau, mazākā iet. I love you. I'm getting married. Zero risk. Jautājums, vai gribu braukt pa taisnu ceļu vai ar līkumiem, man bail, ka tur būs kritieni. Kritienus vajag. Kritienus vajag? Jā. Runā par sevi. Vajag. Renāte prasīja kaut ko ekstrēmāku tieši, jo viņa visu ceļu mums uz ausīm sēdēja. Viņa teica, ka cerams, ka būs mazliet ekstrēmas sajūta. Būtu bija ciet visu ceļu. Priekšā uz to pusi līdz Zaru kaudzei sakrautai, kas diemžēl manē arī. Līdz turien un atpakaļ. Otrs variants braucam uz to pusi. Priekšā tas kalns. Tur sākās Lietuva. Tur 90 grādu pagrieziens. Braucam līdz upē Mūsu. Un tur iet pa riņķi tādu saliņu un nāk atpakaļ. Izklausās labi. Es gribu stūrēt. Tas, kas aizmugurē, protams. Es gribu stūrēt. Jo tas, kas aizmugurē, tā, protams, tas ir stūri. Vajadzēja kaut kāds ceļsargas uzvilkt un ķiveri gan jau. Nav vajadzīgs. Nav tik traki. Pēc tam ir mīksts sniegs. Aizmugurējis stāv virsū. Mēs sēžu, ne? Pa labi vai pa kreisi. Ja ies līkums uz turien, tad jāliecās ir. Un pašam svāri jāiet līdzi. Ja būs cēls staps un nebūs mīksts kājās, būs kritiens. Ir garantija. Nice. Man ir bail, ja godīgi. Pirms laika jau jāsaka ho, lai viņš saprat, ka jāiet. Jā? Jā, bet, principā, šķūri ir izšķūrējis, tu viņam nav ko redzēt, viņam pāri valnim jāsaka. Tātad ho pa kreisi? Jā, G pa labi. Ho and G. Jā. G and ho, jau. Nekad neņemt nost no sliedas, nekad kāju nenoņemt. Ārzemnieki braukuši, krituši visu. Taču, nav pirmā reize. Esam krituši daudzreiz celšies un močījuši tālāk. Tas ir pie šitā. Atceries, jā? Ho and G. Saprot? Parasti vai nu kamanas lūst vai kauli. Labi, ja kamanas salūst, tad ir vēl ok. Kamanas visbiežāk lūst. Kamanas biežāk lūst? Nu, tas uz sap, jā. Ja kauli, tad ir pašvuk, bet kamanas paņem uz sevis to. Viņš remontēts 5 reizes stūri. Jā, ja jāpagriež. www.sniegasuņi.lv ideāli. Divi burpee un ir ideāli, viss gatavs jau.
neizstrējo, paņem tev zeltos rips un visu iejo, pēc tam manā hatā ilgi dejo, pēc tam manā hatā kūts hepā ilgi dejo. Es uz tavām mājām nāku ar mačeti neizstrējo, paņem tev zeltos rips un visu iejo, pēc tam manā hatā mauks hepā ilgi dejo, pēc tam manā hatā mauks hepā ilgi dejo. Es uz tavām mājām nāku ar mačeti neizstrējo, paņem tev zeltos rips un visu iejo, pēc tam manā hatā mauks hepā ilgi dejo, pēc tam manā hatā mauks hepā ilgi dejo. Kad nāc pasaulē, es piedzimu uz bītu, mani nesāju uz rokām, līdz momentu uz grīdas. OG Kuš 4 visās straumēšanas platformās, man. Sāku tēlo baigo pinti, skaties, es tīnu krās kā baļi, tu redzi dumi kūpes, nebūšu klubā, ja nespēlēs manu sūtur. Es aizlidošu pie jums, lai nones jumtu tur ar viedējiem zēniem, pašos vaļā tā kā burundu. Pa sniegu visu nakti skrien tā kā husky, visapkārt tumšs un sarkanas acis pats zin. Dārgs kargo, pāris pakas ir papīs, pārētam izturos pret sevi tā kā sardīs. Pēc tam uz studiju, jeb atpakaļ uz trīs, lai katrs, kas mani klausās, apsēš uz dīrs atkal, pacelt un papist peso un atkal pacelt. Es daru savu, man pohu, jūs tavu dzīvi pacelt. Es uz tavu mājām nāku ar mačeti neizstrējo, paņem tev tas bija kaut kas. Ja priekšā būtu eiro, ātrums būtu... Ātri, jā, vispār nelikās Baigi vienā brīdī, kā izskatīs vai Jā, kaut jā. ko. Jā, bija baigi krūti, baigi krūti. Eitu nost. Eitu nost, cik Labs forši. footage. Nu, kā tev patika? Forši, ne? Super, nu nereāli forši. Tāda pieredze. Ja būtu Jā. 6 suņu vietā būtu 8, vispār būtu gangsti. Un es arī nepaprasījām par svaru ierobežojumu. Nu jā, mēs ap divi smagie Un tā kā rītī. jūs, es domāju, ka viņi tur uz Viņi čista. sākumā baigi uzrāva, normāls uzrāviens bija, viņi vilka diezgan spēcīgi. Ka viņi valk tevi. Oh, hell no. Nē. Hoi! Hoi! Ha? Ko brauksim, paldies par jūsu laiku. Bija forši atzīmēt OG Kuš 4 ar šeit, ar jūsu suņiem uz Ragavām. Ei, nekavēsim. Paldies jums. Paldies liels vēlreiz. Jā, tiekamies. Tā. Nenormāli krūta pieredze, iesaku visiem, jo suņiem to vajag visvairāk. Viņiem vajag izskreidīties, viņiem vajag, lai mēs braucam pie viņiem un vedam viņus ārā. Jā. Tūlīt 20 kepa un ceļo prom uz EHR un 6 hūdī iet prom pie viņiem, tā kā tur bija pilns ar underdogiem. Pieraksti 2 jaunos dzērienus, es EHR-am aizvedīšu. Es viņam pateicu, bačs tikai netraucē, met filmēju. Labi, es netraucēju, pagriezās aizgāju, nenāc apakaļ, apvainojās. Filmējam, bačs, klusu lūdzu, labi? Labi, visi es netraucēju. Kas man liekas, ka bača daudz labāk saprot nekā mums visiem. Jā, mentāls problēmas un tā tālāk. Jā, nabadzīgs, tā kā jāsaprot viņš ir. Bet man liekas, ka viņš īstenībā saprot vairāk nekā mums liekas. Ko es tur no apakšas neņem? Kāpēc tur uzdomu tagad tāds? Es nezinu. Neviens man neticēja, kā es stāstīju tiem sāpēm. Tā šis ir rekord pēc pasūtījuma. 20 kepoņi, 5 hūdī. Un šī ir dāvana vienkārši tā kaut kā. Super, tas man patīk. EHR Gunšiņš, G. Jūti labu enerģiju, nekas liekas, pasmaid, užmiedz ar aci, tā viss kārtībā, super. Do krabitiku un maucam tālāk. Esam backstage'ā, Emīlijas koncertā. Mūs te neviens neaicināja, mēs pa ķiharam. Skatāmies, cik ilgi izturēsim. Paldies. Uzmet aci. Daudz? Arī vakarā galva. Grēcinieks. Es rakstījos, ka mūs te nesauc. Mani arī pasauc tomēr izlūdzos. Kāds noskaņojums? Labs, es tikko pastījos, kāds īstās palādījums. No neskatu brīks, no šķirbīgs. Nu, nāk, tur uz ielas mēs tikko nācām iekšā. Viss vēl vesels gaitenis ar cilvēkiem. Jā. Oh tur my diezgan God. daudz bija tikko nācām iekšā. Kas ir mans? Šādi viss notiek. Šis ir main spots palādījumā. Pirms končiem visi nāk šeit trīties, uzsist savu ritmu. Nebūs pārāk. Ejam iekšā.
Paldies tev! Davai, Džeki, veiksmīgi, jā? Davai, kuku. Super. Gliežam, maličs. Davai. Ejam augšā, skatāmies, kā tas viss sāksies. Paldies jums par to, ka jūs esat šeit. Man tas nenormāli daudz ko izsaka, un arī puišiem šeit. Un jūs ļoti labi izskatieties. Man patīk jūs augļi. Tādām jābūt. Te bija. Ļoti garšīgs rosoliņš te backstage'ā ir. Skaisti dziesma. Wow! Es paēdu, es varu ātrāk, es vēlāk parādīšu. Aha. Nav nu grūti kaut kā braukās iet ir rakstīts klasē. Kamēr depresijas ceļš man asas. Dāmas un kungi, Emīlija Bērziņa. Paldies, Edžā. Es starp citu rosolu gribēju iznest ārā, bet sapratu, ka visiem nepietiks. Ļoti garšīgs, ļoti garšīgs. Šaurauts pavāram. 18. aprīlis, dāmas un kungi, tiekamies vēlreiz. Paldies. Emīlija! Super. Super. Super, paldies, bučas. Skaisti. Par Emīliju. Emīlija, malacis. Malaci. Nē, tā skolā darīja. Emīlija! Piemontēja, ka daudzi te bļāva aiz muguras. Uz ejais attaisīsim daudz deņkas, kas bļāva. Emīlija! Tā nu kaut kādu dienu gribētu atvērt.